Ir tāds pūds, vazaunīgs. Vai vazaunīgs ir vāze? Jā, nē. Rūkis. Nē, nav gan. Vazaunīgs ir puķupots. To un daudz ko citu saistītu ar pūdniecību, Raini un senajiem amatiem varēja uzzināt Latgales tradicionālās kultūras un amatu svētkos Jasmuižā. Katru gadu keramiki brauc pie mums parasti augustā, tas ir pirms 15. augusta svētkiem, un izkurina šo cepli, un tā šī tradīcija turpinās jau 18. gadu. Jā, šogad tas plašāk, ne tikai cepļa kurināšana un atvēršana, bet arī amatu svētki. Tātad esam aicinājuši arī dažādus amatniekus, un šodien arī notiek mājas sieras ejēju konkurss. Jā, Rainis un tautas māksla, tās ir divas neatņemamas lietas. Un Rainis arī Latgalē dzīvojot, ir interesējies par Latgales kultūru, par tradīcijām, uzrakstījis apcerējumu par kāzierašām. Rainis un Jasmuiža, Latgale un tautas māksla un amatniecība. Es domāju, tā ļoti labi saskan kopā. Cepli Jasmuižā pa šiem gadiem paspējuši kurināt gandrīz visi Latgales podnieki, tādā veidā atdodot godu ķeramiķim Andrejam Paulānam, kas ir viens no Latgales tipisko podniecības tradīciju iedibinātājiem. Jau ceplis Jasmuižā ir daudzas gadus, tātad pēc keramika Andreja Paulāna nāves viņa ceplis no Silajāņu šembeļiem tika pārvests uz Jasmuižu. Un ceplis ilgu laiku atradās šeit. Diemžēl vecais ceplis gāja bojā un pirms jau 17 gadiem tika rekonstruēts ceplis, uzcelts no jauna ar vecajām detaļām. Pirmo reizi ceplis Jasmuižā tika kurinots 1999. gadā. Vienkārši to laika Raiņa muzeju direktoram kopā ar manu tāvu rodos īcera piesaistīt līdzekļus un atjaunot šo darbnīcu, kas tepat natoli atcerodos, bija aizaugusi un gandrīz pusabrukušā stāvoklī. Un visi noca tam pretī, uzbūvējām darbnīcu, atjaunojam. Mēs sanokam kopā. Te vairāk ir tāda kā porunošana par lītam. Ja? Tas tāpat kā olimpiādi ir redzamo daļa, ir neredzamo daļa. Tātad šeit šobrīd ir redzamo daļa, kad mums ir interesanti pazavērtīs, kāds ar kuram glazuram strādāja. Un arī mēs porunājam plānus. Ja? Vakar mēs kurinām līdz 3:30 no rīta un pasprīdām ļoti daudz, ko mēs darāsim, kādi mums ir plāni, kur mums būs nākamā gadā pūdnieku dienas. Pasākums pulcēja nemazums interesanti no dažādām Latvijas malām, katram no kuriem bija sava pieredze un iemesli apciemot Jasmuižu tieši šajā dienā. Vienkārši patīk tas skaistums, atmosfēra, kas ir tad, kad ņem ārā no krāsnes podus un uz katru skaties kā uz tādu pārsteigumu brīnumu. Droši vien, ka katrai vietai ir kaut kāda sava aura, sava varbūt tāda noskaņa, un man liekas, te šī cepļa kalniņā ir tāda tā kā sala, un jā, man liekas, ļoti piemērot arī tai idejai, ka ceplī ir daudzu meistaru darbi, un ka tā ir tā kā tāda brālība, tā kā tāda vienība, un man kaut kā liekas, zinot vairākus arī no šiem keramiķiem jau varbūt iepriekš, ka mēs arī tur piedarām. Brīnišķīgi, man ļoti patīk, ka tiek pulcināti cilvēki kopā. Mēs arī atbraucām pat no Līvāniem, nevis tepat blakus, un forši. Un ko jūs turat šobrīd rokās? Tā būs krūze. Ūdenim, alum, puķēm, man liekas, daudz funkcionāls trauks noderēs vienmēr. Man ļoti patika. Es īstenībā pirmo reizi vispār pie šādas krāsnes esmu. Man tas viss kā mazam bērnam. Pildīgi viss ir saistošs, interesants un es arī iepazīstos ar mākslinieku, kuru podu ne, bet vāzi es izvēlējusies, tā kā man tas tiešām viss ir tāds svaigs un jaušams. Kā rakstīs savulaik Rainis, jūs mani dorgi broļi latgalīši, mēs otkon sazasnaudzam rūku rūkos, ka šķirti mūžam dvesam mūku mūkos, šķiršus laužot plūstam kūpā teiši. Latgaliešiem patīk satikties, lai kopā radītu svētkus. Nākamais nozīmīgais latgaliešu sajietas plānos 27. augustā Antonišķu kapos, kur tiks atklāts piemineklis keramikas vecmeistaram Antonam Ušpelim.